Avārija. Jau baigi forši ričuks. Atdzesējis. Ziemā tur ir ujujuj. Jau no labrīt. Ir laiks doties uz darbu. Bet ne ar mašīnu es nebraukšu. Es braukšu ar savu cisku drilli, kā vienmēr uz darbu. Un šodien darba diena izskatās būs ne tāda kā vienmēr. Nebūs nekas jāved, nebūs nekas jāņem. Tā es pārslēgšu ātrums kopā ar tevi. Kad nenorauju uz muti. Šodien man būs sieva uz balkona filmē man. Stāv ārā. Tad tālie ieslēgt. Tā. Šodien man būs apkuras kacls kaut kāds tur jāčinī, jātaisa. Kas, ko un kā es nezinu, bet viņiem plāni arī bieži vien mainās. Un nav tā, ka aizbrauksi darīt vienu un to tu visu dienu darīsi. Jā. Stostos, kā man te bija viens rakstījis, ka es stostos lokos, mokos un nekas nesanāk. Lauķis ar kameru. Lauķis ar kameru dodas uz darbu. Davai. Tā, man apnika strādāt, es braucu šodien uz mājām. Da nē, es esmu apakaļceļā uz mājām, jo es taču telefonu aizmirsu mājās. Stāv pie vada lādējās. Un nezinu, manuprāt, kabus telefons, arī darba telefonu. Tūlīt jābrauc, jāpaņem, jāgriežas riņķī un jābrauc atkal uz darbu. Būšu iekustējies, iesportojies. Jā, kādreiz es par to būtu riktīgi sācis stresot un cepties. Bet laikam ejot, tomēr tā nervu sistēma ir uzlabojusies, nevis pasliktinājusies. Un vairs par to tā nepsihoju. Nepsihoju par katru sīkumu. Kādreiz katrs sīkums man bija kā sprādziens. Tā, sāku aizvelsties. Sen neesmu riteni braucis. Vairāk kā 2 nedēļas. Tā, labi, es dodos pēc telefona augšā. Tā, es esmu atbraucis līdz darbam. Paskatīties, ko dara šie priekšnieki. Nāc. Sēni gribi? Nē, viņš sēni negrib. Kādi melni smuki. Te arī mazi un netik melni. Tā, visi kaut ko mostās. Es laikam visus pamodināju tikko. Kāds šitais smuks. Sveiki, labrīt. Andris ir ieradies, jūs modina, vai ne? Nā, draugs. Čau. Kā tev iet? Ka visi uzreiz mostās, pasties. Es atbraucu un pamodināju visus. Tā. Nē, man viņi nav ne jāved, nekas jādara. Es vismaz pagaidām tā domāju. Ienācu tik apskatīties, kā viss izskatās pēc ilga laika. Kā šis Tesla. Pēc ilga prombūtnes laika. Jā, paskatīties, kas tur man ar to apkuras katlu būs jādara. Un tad jau redzēs, ko viņi izdomās šodien, lai es daru vēl. Ej, tu noskā, šis nabaks ir nokakāts. Plāsties, kā šoji nokakājuši. Var redzēt, viss vienos sūdos. Jā, bezdelīgas pacentušās. Visa bāka arī. Bāka sūds nomazgās. Šits viss taču ēdīs krāsu nost. Paliks tādas pļekas pēc tam. Viss pilnīgi no vienas vietas. Uzlicis arī Michelin vīreļus augšā un jaunās lampas. Re, kur ir jaunās lampas un Michelin vīreļi uzlikti. Tad smuki šis eksemplārs man baigi patīk. Tas skaņa, ko tā skānī dod. Andreku ir jaunais katls, viss atvests. Šis arī būs jāuzstāda.
īstenībā varētu pastāstīt tev, kā es liekas, esmu kaut kad minējis, ka skaidas tās, kuras tiek izmazgātas no mašīnām, tiek žāvētas, un ar tām tiek apsildīts, apkurināts viss šeit. Tātad viņš mazgā mašīnas, pie mums mazgā mašīnas, un plus vēl dabūna kurināmo materiālu. Tā, šitais vecais katls te viss nāks ārā. Iespējams, ka būs jāpalīdz visu atvienot, un tad jau manīsim. Paņemsim monitu, izvadīsim skaidas un kaut ko pabakstīsimies. Patēlosim, ka strādājam, ziniet, to sajūtu, ka tu nezini, ko darīt. Un tu vienkārši baksties, lai saprastu, kā parādīt to, ka it kā strādā. Tā, šidam klāt. Ručņiks norauts. Maisu neredzēja, būtu pārbraucis pāri. Izbērsim skaidas ārā, un tad kaut kas esot jāizmazgā. Nezinu vēl kas. Zeķes tās nav, apenes arī ne. Gāzīsim ārā. Tā es pirmdienā te bakstos. Nekas īpašs, tomēr kaut kas jādara. Kaut kāds tur jābrauc pastīties, kurš tur īsti konteineris būs jāmazgā. Jā, kaut kāds konteineris būs jāmazgā, kurš vēl nezinu, pastīšos. Tā es te bakstos. Tēloju, ka strādāju. Neko darīt, patēlosim bišķi. Slēgsim iekšā, lai skaidas turpina birt kausā. Un es iešu uzvilku kombinzonu un iešu pastīšos, kas man īsti ir jāmazgā. Un tā viņš te birst pilns. Jā, tu sāks nākt ārā vairāk. Tas ir konteineris, kur tiek savāktas tās skaidas pēc mazgāšanas. Rīt ceptāts normāls, no rīta bija dzestrs. Tagad ir ok. Tā, kaut kas man kaut ko raksta. Jā, tas skatās. Tā, es esmu tevi šitā piestiprinājis. Pastīsimies, kā es varēšu noķert kadru, ja tu esi man pie krūtīm. Vispār jāiet saprast, kas man tur īsti jādara, jāatrod gumijnieki. Hups, nezinu, kur es esmu savus gumijniekus līdz. Jā, es tum savus ritens arī iekšā. Nebija ilgi jāmeklē nemaz. Innen drin, alles kommt Picobello mit Hut rein, ganz sauber machen, ne? Niemand zu Hause. Niemand zu Hause. It's a breakfast on La Rio. Pasa. Sākās ar spēlēšanos ar ūdeni. Bet nu labi,
Vajag kādreiz nervus nomierināt un paspēlēties ar to ūdeni. Jāizsolo vēl grīda, lai viss tīrs un smukies, tevis jāsakop. Vēl tur tāda zelpanā truba ir jāizmazgā. Šitais to stāvs piemineklis. Priekšnieka tēvs te visu laiku ar mani grozās. Viņš ir 85 vai 86 gadus vecs vīrietis, kurš var nokaitināt ātri visus. Labi, spēlēšos tālāk ar ūdeni. Un šodien īstenībā visi kaut ko rosās pa vietu. Te arī, kur kolēģis visu tīra, sakopis tīrs, lai smuks ir iekšā. Un sakārtos mašīnu, saliks jaunas lampas, augšā visus dzeltenās lampas maina, kuras nedeg. Nevis visas, bet tās, kuras nedeg. Reku manējais. Tas taču ir Andris. Haidī, tas taču ir Andris. Tā, jāiet sameklēt mikrofons. Atnācu padzert kafiju un pastieties, ko es satiku. Kas tas tāds ir? Šo sievieti un kundzi kaut kur pirms tam esmu redzējis. Mēģināšu dabūt telefonu numuru un iepazīties. Kaut kas sanāk. Sabīdīt varētu kaut ko. Varbūt 2 bērnus un 12 gadi laulībā sanāk. Tas arī tā normāli būtu. Tagad jānomazgā vēl viena šī dzeltenā truba, jo tas aparāts, tas zaļais arī, tas ies uz pārdošanu, trubas ies uz pārdošanu, visu tirgos nost, jo liek jaunu visu. Un man pēc tam jāizbrauc pie viena zemnieka, jāpaņem 10 cūkas un vēl pie vēl viena zemnieka 20 cūkas. Jāuzkrauj kolēģim, jo viņš pēc tam vēlāk sāks. Nedaudz, ka es uzkraušu, viņš atbrauks un vēl kaut kur uzkrauš klāt un tad brauks kaut. Tā kā labi, es tevi mazgāt tālāk šo zelteno trubu. Zini, ka šodien pat treniņu negribu taisīt, ka jāvelk šitāda asta, kardio jau būs uztaisīts. Tā uzēdīšu pusdienas un laikam taisīšos jau pēc cūciņām. Pielikšu klāt, varbūt vēl kādu kadru noķeršu un tad jau došu ziņu, kā man te šodien paiet. Karsts. Tad šeit bija īstenībā brīdis, kurā man ir pazudis kadrs, un iespējams, ka tas ir viens no kadriem, kurš tika sabojāts, un tāpēc arī bojāja visu manu turpmāko video. Kā jau zini, ja esi noskatījies man iepriekšējo sēriju, tādu mazo, kur es teicu un devos pēc kompja pakaļ, tad, man, diemžēl, Kapkats met ļaunus jokus ārā un kaut kas nesaiet galīgi. Tātad man bija nedaudz sabojāts garastāvoklis, jo mamma paziņoja to, ka man kopā ar priekšnieka tēvu, kā jau es minēju, viņš ir 85 vai 86 gadus vecs vīrietis, kurš var ļoti ātri nokaitināt, viss bija jādodas vēl pēc teļiem. Bet, labi, darbiņš ir darbiņš, katrā ziņā radio nevajag tad, kad šis vīrietis dodas tev līdzi, bet reizēm ir ļoti grūti ar viņu, tāpēc, ka taisnība ir tikai viņam, un taisnība tā, kā viņš saka. Reku, viņš tieši šitajā brīdī kāp iekšā, un atspulgā var redzēt, ka viņš pārkrustās, redzi? Uzmeta krustu tieši priekšējā loga atspulgā. Lai gan krustu ir jāmet tad, kad viņš brauc kādreiz. Jau vairs nebrauc, bet kādreiz viņš arī uz smagajiem brauca, un tās bija reizes, kad man bija ļoti bailes sēdēt blakus. Es nevarēju vispār aizmigt un pagulēt, tāpēc, ka likās, ka mēs nonesīsim visus luksaforus, visi uz ceļa viņam maisīja, bet viņš reizēm arī līkumus nepaņēma normāli.
Bet vienmēr visi citi bija vainīgi. Labs ir, te mēs jau dodamies pēc ceļiem, un tūlīt uzkraus, un tad turpināšu to darba dienu un došos pakaļ cūciņām. Davai, veiksmīgi, un paldies, jāabonē manu kanālu, atbalstot mani tā. Paldies! Kā uzkarsis te viss ir. Un ko darbinam klāt, ne? Nedaudz jaunāks autiņš. Moin. Moin, hier Andres. Also, ich frage gleich los, wo sind die 10 Schweine? Die sind im großen Stall. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, Jo. super. Dann bist du in 20 Minuten ungefähr da Ja, wahrscheinlich, ne? ja, 20, 30 ungefähr. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, jo, Bis gleich. tschüss. Tschüss. Cerams, ka nepamodināja, viņai mazs bērns ir. Izklausījās tā, it kā būtu pamodinājis. Tā, nu es tagad grozu galvu kopā ar tevi, sanāk, ka tu sēdi pie stūris. Zinu, iespējams, ka varbūt kustēsies, tāpēc es baigi nemaz šitos kadrus ar galvu neķeršu, jo tik, cik man bija Lancijā vienreiz pamēģināts, man, nevisai patika. Baigi vibrēja tas kadrs un kratījās. Viens pat teica, kad ārprāts, cik traki kratījās, ka sievai slikti palika. No, ko sievai skatīties tad šitādus te kadrus? Sievai tad vajag romantisko kīno skatīties. Tā. Labs ir, dodamies tajā ceļā. Pastīšos, paturēšu kādu brīdi uz galvas to kameru un pēc tam jau, ja nu gluži kas, tad kadrus vienkārši izgriezīšu ārā. Nu, kādu gabalu pirms zemnieka, kur jāgriežas, nu galīgi neiet uz priekšu. Vai. Tā tipiskā Vācija, ne? Ne, bet ja īstenībā, ja salīdzina tagad, kad biju Latvijā un atbraucu atpakaļ, uzbraucu uz Bāņu, jā, tā satiksme salīdzinoši ar Latviju, nu, nezinu cik reizes, bet, nu, tāda spēcīgāka ir spēcīgāka. Nu, es domāju, ka daudz vairāk mašīnas. Tā, 10 sūciņas esmu uzkrāvis, tas bija ātri un vienkārši. Reku viņas visas ir. Kožu, kur nu kā tā var iekost. Man pirkstos. Čau. Tā, kāds ir izbraucis cauri jumtam. Reku var redzēt, ir vēl viss jumts saplēsts. Nezinu, neesmu ne prasījis, ne interesējies. Ne ar mani interesē. Bet, nu, sataisīts ir. Kādam ir nepaveicies. Kāds ir aizmirsis pacelt jumtu. Tā neko darīt. Tā, šo, gandrīz kakā iekāp. Man šodien ir zīmīgs moments. Es attaisīšu vaļā šito te vēstuli, kur ir iekšā fotoradara sods. Un es vēl neesmu bojājis sev garastāvokli, tāpēc, ka es nezinu, vai es tur palikšu uz mēnesi bez tiesībām vai nē. Tā kā šodien mājās atpakošu vaļā aploksnīti, pastīšos, kāda skaista bilde ir un vai es pazaudēju tiesības vai nē. Tā kā to es redzēšu. Nu, kā pazaudēju uz mēnesi atņems. Ja atņems, tad domāšu, kā atpūsties forši. Tā kā, ja ir šādi tādi plāni, zinu, es jau baigi esmu to scenāriju iebūvējis, ne, bet pieņēmis, ka man atņem uz mēnesi, es jau esmu izdomājis, kā es atpūtīšos. Jā, tā kā tagad braucu tālāk pie nākamā zemnieka vēl
jāpaņem 20 cūciņas, tad mašīna jāatdod kolēģim, viņš brauks tālāk uz nakti izkrauties un es braukšu, iešu mājās. Braukšu ar riteni, bet tā kā es teicu, es ar Ričuku izmetīšu vienu mazu aplīti, jo gribu kājas iekustināt. Varbūt arī iesildīšos tikai treniņam, vēl nezinu, bet es gribētu ar Ričuku izmaukt kādu klucīti izbraukt, sen nav braukts. Tā kā, jā, dodamies, teicu, vairs nefilmēšu, lādējis man te viss, un tiekamies jau pēc tam, kad būšu uzkrāvis arī nākamās 20 cūciņas. Tā, es tikko atbraucu mājās ar Ričuku, uzmetu vienu mazo 6 km līkumiņu, bet tādā normālā jaudā. Un var just, ka kāds laiks nav braukt ar Ričuku. Bet ķeros klāt un tagad vēl uz hantelītēm pastrādāšu šodien tricepsu, bicepsu un tā kā izsportošos. Tā kā tiekamies pēc sportiņa. Tā, man treniņš ir beidzies un nogurums uznācis, proteīns iedzerts. Mēs ar puiku te sēžam un skatāmies, kā onkuļi drifto ar bembiem. Matiesam patīk, kā onkuļi drifto? Jā. Pasties, kā tas bembis met šķērē, vai ne? Tu ar kādreiz gribētu šitā teikt mācēt driftot? Baigi daudz naudiņas vajag šitādai mašīnai, vai ne? Kā tev šķiet, cik maksā tāda mašīna? 5 eiro. 5 eiro. Dzirdējāt, nav tik traki. Vai ne 4? Gandrīz vai ne? Tā, labi. Tiekamies rīt, čau. Nobrīt otrdienā kafija uz balkona un stipras galvas sāpes. Jā, nav man pohas. Vakar aizgāju gulēt, viss it kā normāli. Šodien pamodos ar stiprām galvas sāpēm. Man vēl bišķi laiks ir, lai attietu. Jāizved puika uz dārziņu, jāizbrauc, jāsadara šādas tādas lietas. Un tad šodien man ir 2 kraušanās vietas un cūciņas jāved. Tā kā skatīšos, kur mēs tiksimies nākamajā kadrā, vēl nezinu. Bet jūtos tā, it kā būtu dabūsi ķieģeli pa purnu pa nakti. Kaut kā tā. Labi, tiekās jau nedaudz vēlāk. Es padzeru šo kafiju garšīgu. Galvas sāpes arī nedaudz pārgājušas, jo ar mazo priekšnieku ir pasēdēts padzerta kafija, parunājām, saplānojām dienu. Vai kā viss tā kā nākas, lai iekustinātu dienu pareizi. Tagad jābrauc, jāizved viņš līdz dārziņam, un tad jābrauc svarīgās lietas sadarīt. Pastāties, ko es te satieku. Priekšnieces kundze. Pusties kā šī mizā. Ķeram viņu rokā. Pagaidi, tūlīt noķersim. Čau! Uz kurieni? Zinātu braukt līdz? Jau baigi forši Ričuks. Pagaidi mūs! Telefonu numuru iedosi? Nē, man ir līdz. Labi, čau! Tā. Svarīgā lieta, kas man jādara, tad jāiesniedz vienkārši apdrošinātājiem čeki Latvijas, lai apmaksā. Pēc tam būs jābrauc, kā es teicu, 2 kraušanās vietas. Un jāuzkraut cūciņas, un tad jābrauc uz nakts izkraušanos. Tā, viss ir iesniegts un izdarīts Vācijas apdrošinātājiem. Un īstenībā, ja gluži kāds mani skatās no Vācijas, latvieši, kuri dzīvo Vācijā, ja tu esi bijis ārvalstīs, Eiropas Savienībā, un tev ir bijusi nepieciešama kaut kāda tur palīdzība, un par to ir jāmaksā, teiksim, Latvijā, kā manā gadījumā, 447 eiro par zobu izņemšanu, iekaisuša zoba vai vienalga kāda palīdzība no ārstiem. Tātad man ir AOK slimības, šitā te obligātā veselības apdrošināšanas slimība. Un viņi apmaksā, viņi pat pielīdzina Vācijas cenām reizēm, ir tā, ka tu saņem vairāk nekā tu esi samaksājis apakaļ. Tas tā, mazai informācijai. Un vienīgais mana kļūda ir, ka es nepaņēmu čeku par antibiotikām, kuras man bija jāņem Latvijā, jādzer, tā kā nopirktās. Vācija ir tā, ka medikamenti arī ir apmaksāti, tur jāsamaksā, teiksim, 5 eiro simboliski vai kaut kas. Es nezinu to konkrēto likumdošanu, kāpēc un kā tas ir. To es arī neesmu interesējies. Bet, jā, medikamenti, kas ir izrakstīti uz recepti, nav jāmaksā pašam, to sēdz arī apdrošinātāji.
Tā kā maziņš tāds iestarpinājums pirms darba dienas, ja nu tu dzīvo Vācijā, tu esi bijis Latvijā un bija nepieciešama kaut kāda medicīniska palīdzība, brauc apakaļ, iesniedz čekus, visu un dabūsi naudiņu. Jū! Tā diendusiņa pagulēt arī 20 minūtes, gatavi doties uz darbu, ne? Ups! Jāmočī tikai. Jā, jābrauc pie viena zemnieka ir 122 cūkas, un pie otra ir 30 cūkas, tā kā 152 kopā. Sieviete nobrīnījās, ko es te tā močīju pa taciņu un runāju ar sevi vāvuļoju. O, policijas busiņu aizveda. Tā jāizlien cauri, ka nedabūna ar ekskavātoru pa galvu. Priekšnieka kungs tikko ar Mercedesu pabrauca garām. Mans lielākais kāpums pa ceļam līdz darbam. 30 metru kāpums gar meitas skolu. Tā meitas ritens arī vēl stāv pie skolas, tā tad vēl mācās. Jāatsāk trenēties savādāk. Galīgi duka vairs nav. Tieši par riteņbraukšanu domāju. Tā mans spridzeklis jau stāv šeit. Tikai jāiet iečakoties. Jāizņem numurzīme no loga. O, alus kaste man nolikta. Iešmigu. Nolaidīsim aizmugurēju tiltu, nos būs vieglāk izgriezties krustojumos. Neiznesīs tik daudz ārā asti. Teļus ved mums. Šitais vīrietis man nepatīk. Kas tu te pa kurķīti atsprāga vaļā? Visiem kaut kur vajag un visi manā virzienā. Viens pēc otra, šitas jau otru apli brauc. Tā ir. Tad, kad tev kaut kur vajag, tev visiem arī kaut kur vajag. Un tad mūždien šis te, nu ko var braukt, nu kur vajag braukt, nu kāpēc tagad tieši? Tieši tāpat kā tev kaut kur jābrauc, tāpat arī viņiem ir jābrauc. Tas nav okei. Jāpaņem riktīgi pa kreisi, tāpēc, ka te jau daži labi stāv pāri līnijai, un ja nebūtu paņēmis pa kreisi, tad nemaz neizgriestu. Cerams, man nav kārtējais šitais joks, kad nerakstās, un es pa tukšo tā. Tā, man tūlīt jāsagatavojas visas paduškas jāsaceļ augšā, jo tur, kur es griezīšu iekšā, ir baigais lauziens. Un, ja negribu aplaust visus brīzgavīkus un pakaļu nonest, tad ir jāsaceļ laicīgi augšā. Tā, un tur baigi apmali jāpaņem. Tā paduškas sāk celt augšā, viņš laikam no kaut kāda noteikta ātruma, pie 30 laikam tikai. Tā ir, ceļam augšā priekšu, ceļam augšā aizmuguri un jāpaceļ vēl piekabe. Jā, piekabe arī jāpaceļ savādāk. Nonesīs aizmugurē to lampu daļu. Tā, te vienmēr vajag uzbraukt pa apmali. Nu, es vismaz braucu, lai pēc tam nav jāņem riepas pa turieni jālauž. Un tagad griezīsim augšā. Tā. Ops.
Es taču piekabu pacēlu un pakaļu nostrīķējās, jāiet skatīties. Mēs ar tevi kāpjam ārā pa durvīm un aiziesim apskatīties aizmuguri. Es ceru, ka gumija ir vietā. Tā gumija tikai nostrīķējās. Ar ko redzēt pavilku. Bet nu nekas traks, nostrīķēja tikai. Tā gumija vietā. Nav gluži vietā. Nē, tas ir tas atsperi. Labi. Es nezinu, tur bija stiprinājums vai nē. Droši vien jau, ka bija, bļeķi. Labi. Labi, bet nav labi. Būs jāpaceļ augšā un jāskatās, kas tur notiek. Jā, kā jau tikko redzēju kadru, vienmēr tā aizmuguri jāvaktē. Tagad jau tā pacēla piekabi augšā. Tā ir. Tagad te vēl kaut ko nenomest, kādu sienu vai kādu traktoru, jāskatās, kur piekabe iet. Lai ar piekabes jumtu neaizķer neko, lai pakaļ neaizķer mucu. Jo pakaļ aizmugurē tilti piestūrē. Re, pa ceļam satiku pašu priekšnieka kungu, šis arī mauc, tikai teļus ved. Tā, tagad tandēmiņā iesim. Vēl joprojām kruizē pa priekšu. Es adaptīvu esmu iemetis un tā arī tur viņam astē. Pastīsimies, ja Brēmenē būs sastrēgums vai viņš ies garām visiem. Nezinu, ko man darīt, sēdēt viņam astē un arī iet, ja kas šefs visu uzsauc, ne? Vai arī sēdēt pirmajā joslā un sēdēt sastrēgumā. Nu, zīme ir, ka sastrēgums ir. Pastīsimies, ko tad nesauksim vārdā, teikšu vienkārši priekšnieks darīs. Stāvēs rindā vai ies garām. Nu, es esmu vienmēr redzējis, ka viņš vēl garām. Pastīsimies, vai piepildīsies tas, ka es domāju, ka viņš nestāvēs rindā. Reku priekšā rāda zīme, ka ir avārija. Un tas nozīmē, ka tur būs arī klāta policija, tāpēc es domāju, ka viņš paliks pirmajā joslā. Tā malā stāvēja policija un pēc tam, kad mēs pabraucām garām, viņi izbrauc ārā. Paskatīsimies, viņi paņems mani nost vai viņiem priekšnieks liksies interesantāks. Reku nāk viņi. Manuprāt, ka viņi mani ņems nost. Nezinu, to it redzēsim, pastīsimies. Tā, nu es esmu gatavs.
Ich finde soweit erstmal alles. Ja, bitte? Wie viel Quadratmeter hast du? Ich zeige gleich. 102 oder 103, aber auf Internet steht das. Ich kann mal zeigen. Ja, können wir gleich gucken. Reicht aber nicht, weiß ich so schon. Ja, okay. Gut, jo. Nu, ko sakosim viņiem, vai ne? Brauksim līdzi. Viņi man čakarē izkraušanās laiku. Tā kā es teikšu, Johaidī, jūs mani apturējāt, mani piegādes laiks tagad sačakarēts, kā mēs risināsim šo problēmu. Bet viņi jau mani pazina, viņi jau zina mani, viņa man vienreiz izteica brīdinājumu. Jau mani pat neizčakarēja. Tā, neizčakarēja un brauks prom. Viss iedots, man ir pārbaudes certifikāts, ka es esmu pārbaudīts. Un tagad dosies prom tālāk viņu gaitās. Čau, draugi! Ceru, ka es ar jums vairs netikšos. Un jums labs vakars. Čau! Tā nu pēc kontroles braucu tuvāk arī negaisam. Iebraucu negaisā, pienāca tumsa un biju jau ieradies galā izkraušanās vietā. Un tad jau es arī izmazgāju mašīnu, ko tu tūlītām redzēsi, bet ar šo dienu es oficiāli ienīstu CapCut, jo visi kadri tika sabojāti arī hiperlēcienam, tur ir, pilnīgi kaut kā raustās, bet, ko es tev maksimāli varu, to es nododu tev tagad no palikušajiem kadriem. Tā, un otrais montāžas cēliens ir aizgājis, ir 12 naktī sestdienā, un es ceru, ka es visu izdarīšu un izlabošu kļūdas un nodošu tev skatīties šo video svētdienā, tāpēc, ka atkal bija kašeki, kuri šobrīd jālabo. Tiekamies svētdien. Tagad manas darba dienas netīrākais moments, ka stundiņu vajag pabūt aizmugurē pie cūciņas makām. Tāpēc uzlikšu tevi uz krūtīm, uztaisīšu vienu hiperlēcienu un pēc tam pastāstīšu pēc izmazgāšanas, ko tur īsti man tā policistas tante un onkuls teica un ko tur izdarīja. Devējiem mazgāt piekabi. Mašīna ir izmazgāta, iztīrīta, dezinfekcijas līdzeklis arī viss izgāsts. Policistu tante man piesējās par to, ka man ir pa daudz cūkas it kā, teorētiski. Un tad es ar viņu sāku strīdēties, ka nē, nav, ka es jau vienreiz esmu iztiesājies ar viņas, ne viņas, bet viņas kolēģa uzlikto sodu tādu visu šitā. Un ka viņi var rakstīt sodu, var nerakstīt, kā viņi izlem paši. Es saku, tālāk jau tiks galā tad firmas jurists, jo es zinu, ka cūkas nav pa daudz, man bija 152. Viņa teica, ka drīkst maksimāli būt 146. Un tad sākām diskutēt un tā tālāk. Bet, protams, viņa atvēra grāmatiņu. Viņa atvēra grāmatiņu un saka, reku ir 160 vestas. Es saku, jā, bet tās visas bija viennozīmīgi zem 100 kilogramiem cūkas. Viņa tāda, jā, viennozīmīgi zem 100 kilogramiem, bet brauc uz kautuvu, vai ne? Pašam smieklīgi, vai ne? Es saku, jā, iespējams, bet nē, tīri tiešām tā forši cilvēcīgi. Viņa arī saprata mani, es sapratu viņu, viņas dara savu darbu, es savu. Protams, viņai man jāpārbauda, bet, diezgan forši aprunājāmies. Nē, ļoti tiešām tā, ka laipni, smaidīgi, ar joku, viss bija tā kā ideāli. Tagad es dodos mājās, es domāju, ka es vairs kadrus pa ceļam neķeršu, es atpūtināšu gan acis, gan prātu no kadru ķeršanas. Es būšu apakaļ firmā un tad es izdomāšu, skatīšos, cik man daudz ir materiāls, vai tiešām es to nedēļu vilkšu visu vienā video. Man reāli ar to, kāda man ir ikdiena, es nezinu, cik tev būs ilgi jāskatās, tad viena nedēļa, 2 stundu video beigās sanāk. Tas arī galīgi nekam nedara. Tā, spolē neiet slapši. Buļuņ, kā spolē. Paldies. TPD šitie pa naktīm visi vēl
Vācijā, kad ceļš ir ciet nepanākti. Nu, gluži nakts nav, ir 10 vakarā tikai, ja tā skatās. Nu, neko darīt, pačakarēšos, pajāšos plītām pa mazajiem ceļiem, plus uzaidīšu kūciņu. No dēla dzimšanas dienas kūciņu vēl palikusi. Baigi gardā, ko tu man te kraties, tāpēc es nefilmēšu baigi. Tā kā pajāsimies pa mazajiem ceļiem nedaudz apkārt. Tā, nu bišķi miedziņš arī uznāca, bet nu jau griežos nost. Tūlītām ņemu griežos iekšā firmā, lieku mašīnu nost. Un tad, kad es aizbraukšu mājās, es paskatīšos, cik daudz man tur tas kadrs, cik daudz kadri ir sanākuši kopā. Un tad es arī izlemšu, vai es no rīta jums saku paldies, ka bijāt šīs 2 dienas kopā ar mani, vai arī turpināšu un pastīšos, varbūt izvilkšu to nedēļu. Lai gan ļoti šaubos, to kadrus salipināt kopā. Zin kā negribas ar to video nenormāli garu vilkt, lai tu, nu, tīri mans viedoklis. Man maksimums ir stunda, ko es varētu veltīt, lai skatītos kaut kādu video. Tā kā, jā, tiekamies no rīta, tad sapratīsim, vai noslēgsim šo video, taisīsim jaunu, vai turpināsim. Davai, tiekās rīt, čau! Tā, un šeit atvadu kadrs ir arī pazaudēts, un, kā jau es minēju, ar šo dienu es oficiāli ienīstu CapCutu, tāpēc ir ieradies šis aparāts, ar kuru tagad mācīšos tikt galā, mācīšos jaunu programmu uzinstalēt un kā instalēt, lai nav jāčakarējās ar... Lai nav jāčakarējas vairs ar to CapCutu, ar kuru var veidot, no es domāju, kaut kādus reels, nevis normālu saturu. Tā kā paldies visiem, kuri bija šajā sērijā ar mani. Kā sanāca, tā sanāca. Faili bija mega daudz bojāti, ko varēja to salasīt apakaļ un izveidot šo sēriju. Paldies! Jāabonē manu kanālu un paldies, ja uzspied īkšķīt. Ja esi ticis līdz galam, līdz šai vietai vispār milzīgais paldies tev. Čau!